Lauris mums ir sagatavojis āķīgu uzdevumu. Jā, redzu, viņš ir salicis pilnu galdu ar dažādiem tikurilu produktiem. Mums ir jāatlasa tie produkti, kas nepieciešami, lai kvalitīvi nokrāsot ārdurvis. Ķeramies klāt. Es atceros, Lauris man mācīja, ir jāsagatavo, viss ir jānotīra. Es atceros arī šitādu, esam izmantojuši. Noteikti šīs te pirms uzstrādes eļļu noteikti ņemam. Instrumentus vajadzēs mazgāt, jā, piekrītu. Liksim, lai nerūsē. Grunts. Manuprāt, šī būtu laba krāsa. Gan tā, gan fasādēm, bet es domāju, ka derēs arī durvīm. Ko darīsim ar rotām? Šo? Šitos īpaši mīksto, jā? Kā jums te veicās? Esam kaut ko savākuši, neesam pārliecināti, ka ir pareizi. Lūdzu, tavu vērtējumu. Diezgan aplami, bet tikai daļa. Tā, no šejienes pareizi mums būs eļļa. Instrumentiem grūti ļoti kļūdīties, vienmēr būs vajadzīgs ar ko notīrīt. Ar ko nomazgāt arī būs pareizi. Ota, gaumas jautājums. Fasādes krāsas nekad neizmantojam tādām lietām. Mums būs unikas krāsa, kas ir ļoti laba ārdarbu un iekšdarbu apstrādē. Pamatā ir tā, ja vēlamies pārkrāsot durvis, nokasam visu lieko nost, tam noteikti ir nepieciešams kāds skrāpis. Strādājam ar eļļu, impregnējam, tad, kad esam noimpregnējuši, nokrāsojam ar krāsu, viss gatavs, vairāk nekas nav nepieciešams. Un papildus tam, protams, mazgāšanas līdzekļu, instrumentiem un arī pašai virsmai. Brīnišķīgi, paldies!